Tu minēji par veselības aprūpi, kas ir plānots par rehabilitāciju un par veselības veicināšanas sadaļu. Jā, tad veselības veicināšanas sadaļa paliks pie jaunizveidotās aģentūras paspārnē, bet rehabilitācija visa arī pārnāks uz Sīnogas rajonas slimnīcu. Un tur ļoti efektīvi viņi strādā, un arī skatoties to, ka ja tāda būs vienas iestādes struktūra, tad, ja, teiksim, slimnīca vairāk virza pašreiz uz dzelzceļu, Turpmāls jau 15, ka mums fizioterapijas nodaļa, tad arī vairāk tie cilvēki tiks virzīti tieši izmantot pakalpojumus, kas ir dziednīcas telpā, jo tur ir labāk, ir tāda tuvāk centram atrodas, un cilvēkiem būs vieglāk apmeklēt. Ja, tā kā tur mēs arī visu to attīstīsim, es domāju, ka iedzīvotājiem būs arī tāda vieglāk to saņemt. Ja drīkstat divos vārdos, medicīniskais pakalpojumi būs saglabāti, un cik es sapratu, būs paplašinātas klāsts medicīniskais, un tā kvalitāte būs paaugstināta. Jā, tieši tā. Un par tām telpām arī, un par to te arī pacēlās jautājums, kā būs par inventāru. Inventāru mēs īrēsim gan tās medicīnisko inventāru, kurš pašreiz ir ziednīcas īpašumā, gan arī, teiksim, tās mēržals un visu, kurš tur būs vajadzīgs, tātad mēs arī noteiksim ar atsevišķu mums līgumu, ka mēs to visu īrēsim. Mēs nepārņemsim, to tas arī paliks tur kopā telpā tiks arī izviedā. Es arī gribu papildināt Žiro kungu. Man arī šī dziednīcas apmeklēšana izraisīja mazas pārdomas. Vispirms, protams, ļoti pozitīvi ir tas, ka arī šajā pirmajā stāvā ir īrnieku telpas, pagrabstāvā konkrētā īrnieku telpas atbrīvojuši un ir iespējams paplašināt. Es domāju, ka nākšu ar priekšlikumu par veicamajiem remontiem šajā sadaļā, lai varētu sociālais dienas savas telpas tieši paplašināt šai pagrabstāvā. Bet laiku atpakaļ mēs ar Žiro kungu saņēmām vēstuli par to, ka ģimenes ārsti vēlas tikties un pārunāt par viņu tālāko darbu un droši vien varbūt problēmām vai ierosinājumiem. Un šajā te laikā mazliet dīvaini likās tas, ka nevarējām atrast vietu, kur varētu šāda saruna notikt. Tika piedāvāta arī saruna Helmaņa kunga šajā te bokseringā, kas man likās vienkārši telpa, kas ir pilnīgi sarunām nepieņemama, bet tagad izstaigājot dziednīcu, atklājās, ka dziednīcā ir ļoti jauka zālīte, un man ir ierosinājums Meijera kungam uzaicināt ģimenes ārstu un arī pašvaldību, jo ģimenes ārstiem nesot laiku uz domu nāk un tik ilgu laiku kavēt, bet tomēr izmantot šo jūsu veiksmīgo zāli. Un man patiešām es tā nesapratu, kāpēc, ja ir šī vēlme ģimenes ārstiem tikties ar pašvaldību, mēs šo zāli līdz šim nevarējām izmantot un jūs šādu te priekšlikumu tā kā nepiedāvājāt. Tā kā ļoti vēlams tomēr, ja jums ir šāda zālīte, tad arī mēs tur tā ļoti jauki varētu tikties, nevis meklēt varbūt citas iespējas. Un paskatoties par pārējām telpām, man arī bija tāda sajūta, ka tās telpas, kur ģimenes ārsti ar līgumiem ir izīrējuši tādā, mazliet kvalitatīvākā līmenī, kā Meijera kungs paskaidroja, veikuši savu remontu savās telpās un droši vien, ka visi šie līgumi tiek turpināti un cilvēki savu darbu turpina, bet par pašvaldības šīm te telpām, kur ir šie pašvaldības ārsti, droši vien ir jādomā, kā šīs telpas izskatīsies nākotnē. Es arī gribētu uzmanīt par šo vēstu, tikai jau šeit Meijera kungu klāt, ka skatās tā no saimnieciskās puses ar saimnieku akciju. Tā ļoti liels, ka nekārtības ir, jo principā šajā ražošanas sanāksmē minēja, pirmkārt, elektroenerģija tiek ķērēt sākot no 6:30 caur diennakti, nekur nav uzstādīts, lai būtu kaut kāda relēja elektroenerģija, tas ir gan dušas telpās, gan sarmazgos un citās vietās, tas ir ļoti, kā saka, personāli, bet pašvaldību maliem deputāti nobalsoja, iedod finansējumu, budžets tiek vienkārši tērēts, ekonomiskais saturs nekās tur nav. Telpas tur ir daudz, tur ir masāži, vispār jau speciāls nesot, brīvs telpa, ko daudz ir elementāri, pat nav savest kārtībā, informatīvā bāze, kur varētu saņemt, kur tā jebkurš iedzīvotājs sākot ar bērniem, vecākiem,
kādus sporta profilu, tur ir tikai viens karatē platāns, ir principā īso izpildīt. Es varu papildināt tām telpām, jā. Pieņemsim, mūsu gadījumā arī Tamans kundze bija tā, ka diezgan neracionāli tur izvietots, jo kā atsevišķos kabinetos pat 2 ārsti kopā sasēdināt, kas savā stūrī, savām darba vietām. Tā pašā laikā ir daudz brīvu kabineti, jā. Un vēl kas arī ar to apvienošanās, ko daudz pieņemsim, mums tur ir slimnīcai asins un noņemšanas jau tāda, tas ir analīžu noņemšanas tāds kabinets, ko mēs izīrējam. Un tam asiņu pieņemsim nav visu laiku noslogot. Ja mēs bišķi pārprofilētu tās kabinetus tur, tad būtu tā, ka pieņemsim viņa tajā pašā savā brīvā laikā varētu arī kardiogrammas taisīt, tajā pašā laikā viņi varētu taisīt arī procedūras, jo procedūra kabinets ar tur faktiski stāv tukšs, tā kā tur bišķi jāpaskatās tā, lai arī sakaucētāt varbūt tos, kas ir devis izīrēt tikai telpu, kur strādā kā viena struktūra, tad es domāju, ka tos viņus arī bišķi vajadzētu kopā optimizēt, lai izmantot visus esošos štatus, lai viņi nav tā izkaisītu to visu māju. Bet tas, es domāju, ka pamazām būs arī visiem kopā būs jāapskatās, jāizdomā tāds optimāls risinājums. Paldies. Man jautājums, kur ir brīvie kabineti? Es kaut kā... Brīvie kabineti, pieņemsim, kā jau mēs skatījāmies, kad ūdensdziedniecības kabineti pašreiz sakarā to, ka darbinieci aizgāja projām pasauli 1-2-3 telpas ir bez izmantošanas stāv. Tālāk fizioprocedūras, tas procedūra kabinetā, tur, teiksim, kuram vajadzība, tas ieiet tik uz atsevišķu manipulāciju, vai tas ģimenes ārsts vai kāds cits ārsts, kurš ieiet veikt. Tas kā faktiski izmantots, viņš jau mēs pastavies to stundas, cik stundas dienā, es jums tā precīzi nevaru pateikt, bet tas diez vai ilgāk par stundas to dienu, veselu istam tomēr ir, un vēl istabas ir. Kuras netika. Arī tāpat zālīte, tā zāle arī tur ir kā izīrējama, bet, faktiski tur var kaut kā vairāk izmantot. Ir iespējas, ka tas nav slikti strādāts, bet, vienmēr kaut kā var višķi kaut kā savādāk to labāk, bet nav slikti strādāts, tiešām. Tad par to ģimenes ārsta vēstuli. Ģimenes ārsti aicināja dot pie sevis. Tas ir uz dziednīcu. Tā kā telpa bija, viss bija. Telpa nebija. Jā, šī jau kāds savādāk. Jā, zāle bija, viss ir. Tagad mēs atcīmām. Mēs ar jums personīgi runājam, par ko mēs varētu tikties. Jūs teicāt, pie manis tāda telpa nav. Vienīgais varētu... Neteic, ka nav telpa. Vienalga, kurā kabinetā varēja tikties. Arī ģimenes ārsts kabinetos. Nevajag sagrūdīt faktus. Jautājums varbūt nav tieši par dziednīcu, bet pagājušajā nedēļā bija pansionā, tagad jautājums ir tieši Širovkungam, ja runā par doktoriem. Un ļoti daudzi cilvēki, kas faktiski ar mums gultām uzdeva jautājumu, kad ir problēmas ar redzi un kāda būtu iespēja, ka šo pakalpojumu varbūt tas ārsts varētu atnākt pie viņiem uz vietas. Vienāks viens ārsts, jūs zināt, kad ārsti ir tā, ka ārsti ir ļoti trūkst. Un ja mēs paskatāmies arī, pieņemsim acu ārsti, ja mēs paskatāmies, ir dakteri diezgan daudz, kas ir tādā cienījumā, tādā vecumā, vai viņi tur iesmutā pa vietām. Vēl, kas ir par to redzes pārbaudu, tomēr, ja mēs paskatāmies, ka tajā darbībā ne jau vienkārši skatās ar kādu pārnēsājumā konfliktu, bet nopietnu aparatūru, kur tas tiek testēts viss jau, kurš to nesīs kaut kur, un tas nav racionāli, jo tie laiki jau pagājuši, ka tā vienkārši tā veidā tiek ņemt tas izmeklējums. Tas diezgan sarežģīti kompleks, un arī, ja vēl mēs atgriežamies par atsvārstu, patīk kā dziednīcā nopirkt aparatūru, mums ļoti iepatikās tā, un slimnīca atpēc visinās konkursu, mēs tādu paņemsim, jo, lai to kabinetu aprīkot višķis labāk, ja tā kā vai iet jēga kaut kur arī, ja, teiksim, kāds būtam iet un sniegt nekvalitatīvu pakalpojumu un nepilnību, es nezinu, ka tas būtu racionāli. Tad risinājums kā viņi tiek? Viņi jātransportē uz veselības aprūpas iestādi, kur saņem arī kvalitatīvu un vērtīgu izmeklējumu. Kas to darīs šajā gadījumā? Kad darīs tie arī darīs, vai jūs par pansionātu jūs runājat? Tātad pansionāta, jūs runājat kādēļ pansionātā ir Rogas pansionāta. Rogas pansionātā ir līdz kā mēs zinām, un visi cilvēki ir iespējas transportēt. Un tādā veidā viņus transportē šajā gadījumā uz Rogas rajona slimnīcas ambulatorisko nodaļu, kur iepriekš viņi pieteikt, un tad arī viņi tiek arī apskatīt. Un tas pavisam viss cita ārsti izmeklējumā tāda rentgens, ķirurgs, traumatologs, pārējais speciālists tā. Piškins citu jautājumu, jā. Atļaušos pāri minūtēm, lai aizskavētu jūs informatīvajā daļā.